Šī tēma aktualizējās atkal pagājušā gada sākumā, jo mainījās grāmatvedības normatīvais regulējums, stājās spēkā jaunais grāmatvedības likums un saistošie ministru kabineta noteikumi. Kāpēc ir svarīgi grāmatvedības organizācijas dokumenti? Visi runā vajag, normatīvais regulējums paredz vajag, visiem tie ir jāgatavo, citi gatavo paši, citi pielāgo kādu citu sagatavotos organizācijas dokumentus, bet svarīgi šie dokumenti ir tāpēc, ka mums ir iespēja ievērot savā finanšu uzskaitē konsekvenci. Noteikti mums ir nepieciešams arī aprakstīt, kā mēs veidojam savus nodokļu pārskatus un deklarācijas. Parasti jau tas notiek uzskaits programmā, un mēs tur varam it kā iepazīties ar to stāstu, kā top, bet varbūt tomēr vajag aprakstīt, kā tieši mūsu uzņēmumā top, piemēram, PVN deklarācija, ko mēs katrā no tām rindām no finanšu uzskaits kontu apgrozījumiem uzrādam. Un arī dažādi noteikumi, kādi ir mūsu uzņēmumā. Piemēram, ir dažādu reģistru veidošanas principi. Kādus tad reģistrus vispār mēs veidojam uzņēmumā? Pamatlīdzekļu reģistri mums ir kases grāmata, mums ir krājumu reģistrs. Tā tad ir šie reģistri, jeb datu kopsavilkumi. 585. noteikumos mums arī bija šis stāsts par dokumentu apriti. Saimniecisko darījumu sistēmās tur mazliet citādi bija nosaukts. Bet jāatcerās, mums ir iegāde, pārdošana, glabāšana un vēl visāds cits šīs saimniecisko darījumu sistēmas. Un mums ir jāizveido tā aprits kārtība, kā mums tie dokumenti pa mūsu uzņēmumu ceļo. Bet, lai mēs šīs rezerves kopijas vajadzības gadījumā varētu izmantot datu atjaunošanai, jo mums dati ir zuduši. Tātad tas nozīmē, ka mūsu sistēma jau ir digitalizēta un mēs varam piekļūt šiem datiem attālināt, darboties ar dokumentiem, kas mums ir atnākuši. Nevis fiziski papīra formātā, bet tīri par šiem elektroniskiem datu pārraides kanāliem. Tad viena no tām ir šeit, kad mēs veidojam darba laika uzskaiti, tad mēs šeit izmantojam kodus un tad te arī ieliekam. Varbūt vēl kaut kur mēs lietojam kādu kodu sistēmu, un tad to mēs arī ieliekam šajā politikā, nevis tajā aprakstošajā daļā, bet šeit.